Sveiki, mīļie strēlnieki, jūnijā. Taro kārtas grib jau likt pa gaisu. Kas gaidāms? Gaidāms sapņošanas laiks, gaidīšanas laiks, gaišas naktis, vēlme skatīties debesīs, vērties, sapņot, iedegt simtiem lampiņu un uzlabot savu dzīvi tādā sievišķīgā veidā. Šī ir lēna kārta, šī ir patiešām lēna, mierīga, apcerīga, iespēja tā kā nevirzīties, neskriet, neuztraukties, neuzņemt apgriezienus, jo faktiski nekas jau tāds īsti nenotiek šajā mēnesī strēlnieku dzīvē. Var jau arī pagaidīt, var jau arī nogaidīt, jo kaut kā mazlietiņās kājas pinās uz to iepriekšējo, kas tika izdarīts. Ja? Tā kā ir izdarīts daudz, ir kaut kas sastrādāts, kaut kas izdarīts, un tagad tā kā neizdodas paiet mazlietiņās uz priekšu. Tas nozīmē, ka mēs mierīgi pasēžam, paraugamies debesīs, pieņemam esošo, esam apcerīgi, uzklausām savas sajūtas, paskatāmies, kādi mums sapņi, sarakstam dienas grāmatu un atlaižam savu tādu strēlniecisko vēlmi iesaistīties, strēlniecisko vēlmi palīdzēt, strēlniecisko vēlmi kontrolēt un darboties. Vienkārši tāda kā ieteikums izdaiļo sev apkārtni un paskaties, cik daudz skaistu, sīku lietu apkārtnē ir tādas, kas iepriecina arī bez lielajām lietām. Darbs. Darbiņš, protams, ka paņem savu laiku, bet gribētos teikt, ka darba dzīve nav tas, kas jūs apgrūtina šajā mēnesī. Jūs varat daudzas lietas diezgan ātri sakārtot, ļoti veiksmīgi, vēršoties pie sev pazīstamiem cilvēkiem, pie kolēģiem, pie draugiem, sadalīt pienākumus, pārdalīt, vienoties, ātri izdarīt to, ko cits varētu darīt, mēnešiem ilgi, ja? Atcerieties par saviem kolēģiem un draugiem, ja jums ir vajadzīga kāda palīdzība, iespējams, ka tie cilvēki arī, ar ko jūs kādreiz esat sadarbojies, un galvenais neslēpjiet tādu to vajadzību, kas jums ir nepieciešama, ja? Dažreiz šī kārts kopā ar mēnesi ceļš var nozīmēt par tādām klačām un baumām jums aiz muguras mazlietiņās darbās, tad es jums teiktu, jūs labāk neiesaistieties tajās baumās, ka jūs paši nekrītat par upuriem, bet tādi mazi kodieniņi, kniebieniņi vai tādas sarkasmiņš mazlietiņās uzšķiļās, tā kā tāda sērkociņa dzirksteli, bet nekas tur daudz arī nav. Privātā dzīve. Privātā dzīvē tāds arī vasarīgi laimīgs noskaņojums. Tā ir kārtas pasaule, kas daudzām strēlnieku ģimenēm ļaus uzsākt jaunu sezonu, uzsākt jaunu kaut kādu apritu, uzsākt jaunus nodarbus, vai kaut kur ceļot, vai kaut kur braukt, vai atrasties ārzemēs, vai atrasties laukos. Tādas ilgtermiņa lietas, tādas lielas ilgtermiņa lietas, ko jūs varētu darīt, kas rada prieku, kas tā kā atgriež pie ģimenes, varbūt atgriež pie savējiem un rada ļoti, ļoti kopā būšanas, foršu kopā būšanas sajūtu. Jā, un tiem cilvēkiem, kas tikai meklē pašlaik attiecības, es jums teiktu, jums jāskatās mazliet tālāk. Jāskatās tālāk, jāskatās ne uz tiem cilvēkiem, kas atrodas jums blakus. Pasaule saka, ka viņš var būt no citas pilsētas, no citas valsts, no citā kontinenta, no viskaut kurienes. Ja, tad pasaule ļauj mums paplašināt meklējamā loku. Un, ja jūs meklējat un vēl neesat interneta portālā kādā meklēšanas, gan esiet tur, tad ir, ka pasauli vislabāk mēs varam vienā rāvienā atrast internetā. Un padoms. Padoms ir nedomājiet par sliktām lietām. Sliktās lietas nav ko atcerēties, domājiet par mazajiem, sīkajiem, priecīgajiem mierinājumiem, kas jums ir blakus, jo tādi allaži ir. Kā var raudāt tik skaistā laikā un tik skaistā ietvarā? Tā kā koncentrējamies uz labo, skaisto un mieru mazlietiņās, ja?